Tas ir tā problēma, ko mēs ar Edgars jau runājam. Mums ir medību tornis, viņš ir pieņemsim 3,6 metrus garš, viņš aizņem šitik daudz vietu. Un transportnieks sarēķina un ierūpīja tur pieņemsim 150 eiro. Man tornis maksā 140. Tāpēc mēs ļoti gribējām arī atrast tādus ekspeditorus, kur tā kā skatās bišķiņi out of box un saprot, ka tu viņu pieņemsim ar uzlikt kaut kādā 3. stāvā vai 2. stāvā virs. Jā, bet tāpat laikā viņš virs vīnu pudelēm tev nekraus. Nu labi, nekraus vīnu pudelēm. Tad viņam atkal jādomā, kas pa krāvu būs, kāda viņa būs. Un tad KCB Timber bļaus nafigā man nav atrasts laikā. Bet Rīgas Freight neatved tāpat. Tā, nu viss, KCB Timber. Jā, bet ir problēma, man neies viņas mašīnā, ja kāds dabūt braukt vēlreiz. Jo? Es nezinu, pastāties, ka man te vēl viena riepa. Tev viņa ir vajadzīga? Tā riepa vajadzīga, tas ir otram kariņām. Tu vedīs atpakaļ. Riepa man vajag aizies samontēt. Kur tev montēt? Salaspils. Vektoram iedos, lai viņš aizies. Bet lai viņš brauc šur. Viņš atbrauks, viņš šodien būs šeit. Jā, un viņš aizvedīs, viņš šito pie manis ražot. Šito nē, tad tas būs dārgi, bet šito Salaspils, domāju, var sarunāt. Vai tu gribi pats vest? Ne, es nevaru aizies, tāpēc divas trenes. Man divas gabalas. Kas ir svarīgāk, krokla vai riepa? Nu, viss ir svarīgs, te nav, tagad viss ir svarīgs. Ražošanā viss process. Nē, nu labi, es varbūt salonā. Bet man tā mašīna lidostā jāatstāja šitā visām rokām. Nenosats man viņus. Lidostā? Bet zini, pats galvenais, ka viņš ir samaksājis jau pa viņam. Tā kā Patiesībā pilnīgi nav. Ko jūs te stāvāt? Jā, viss laiž prom.